Cenšamies tagad visu legalizēt, investējumu, kuru varam, zin kā. Tas gan ir pareizi, tāpēc, ka tās ātrās naudas laiks, tas tūlīt būs galā. Saimniek, tur... Jā, kas tur ir? Tur... Kungi, kā es varu pakalpot? Krimināla policija. Mēs gribētu veikt kratīšanu. Lūdzu, tas tev. Tu vispār neesi mainījusies. Es esmu precējusies. Kas tad te mums atnācis? Tu zini, ka pie vakar bija kratīšana? Teorētiski man bija jāzina. Vārds, uzvārds prokuroram. Kas? Es zinu, kaut kāda grāva. Renāta grāva. Es to jau domāju. Neliksies mierā. Bet tu saproti, ka tas ir nopietni? Vēl viens rāds, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir daudz, kam nenāc šai pusē. Ārēties, nekāsaldē. Kāpēc man atsīties, vecums lai var mainīties? Tu man nejūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums iekšu brauc. Līdz manām ausīm ir nonākusi ziņa, ka jūs esat uzsākusi hašiša lietas izmeklēšanu. Pirmstiesas izmeklēšana. Bez maniem norādījumiem. Kādi gan te norādījumi vajadzīgi? Te jau skaidri redzams noziedzīgas darbības pazīmes. Jums tomēr vajadzēja mani informēt. Es grasījos rīt. Rīt. Rīt, kad būs pirmie izmeklēšanas rezultāti. Un jūs kā prokurori, jūs zinat savas funkcijas? Bez šaubām. Kā organizēt pirmstiesas izmeklēšanu, koordinēt, kontrolēt, atbalstīt valsts apsūdzību kriminālu lietās. Un uz kāda pamata jūs uzsākāt pirmstiesas izmeklēšanu? Uz telefona sarunu izdrakām. Kur jūs tās ņēmāt? Izmeklēšanas gaitā tas ir šofera sarunu izdruks. Un es domāju, ka šim vajadzētu ļoti skaidri norādīt, kam ir piederējis kravu un pēc iespējas drīz saukt pie atbildības. Parādiet, apstīsimies. Tuk. Sveiki. Sveiki. Cik liela izaugusi, jā. Redz, es tev dāvans atnesu konfektes. Iedrīkst. Tas ir Oskars, tavs tēvocis. Man sauc Mildiņa, prieks iepazīties. Sveiki. Un telefons. Tas tev, ja gribēs, vienmēr varēs mammai un tētim piezvanīt, un mamma tētis, tad tev... Paldies. Kā tev... Es te dzirdēju, ka tu biji nometnē, kā gāji. Labi. Mildiņa parādīs bildītes no nometnes. Es nezinu, kur viņi stāv. Tad ejam pameklē. Jā. Kā laiks skrien, viņi tiešām tik liela izaugusi. Kā jūties pirmo dienu Latvijā? Godīgi? Slikti. Aizbraucu Nelejā, atrada ar vīru un bērnu. Šeit notiek viss tas pats sūds, kāds pirms tam jau te bija. Es cerēju, ka kaut kas būs mainījies, bet... Nekas, es no visu šitā kaut kā izraušos. Jā, kaut ko. Es to saprotu. Izdomāšu, bet izraušos. Mildiņ, tu atradi?
Jā. Nē, parādi tēvocim. Nu, parādi, kā tev gāja tad? Aļģirts un kas ir M? Muitnieks Aļģirts Zaliņš. Man ir arī viņa saruna izdruks. Gan viņš, gan kravas šoferis ir sazinājušies ar Sigurdu Makarovu. Tā kā schēma sāk atklāties. Un pie tādiem pierādījumiem... Cik man zināms, tad ar šo lietu nodarbojas prokurors Mareks. Jā, es zinu jūs radinieks. Un kā tas tagad izskatās? Jūs ar Mareku pēc kārtas nāksiet pie manis un prasīsiet lietas dokumentus. Prokurora kungs, es gribētu pārņemt šo lietu. Zinu, ko daudz jūs varat gribēt, bet ar savu rīcību jūs apdraudat manu darbu. Jūs gribat, lai es to zaudēju? Nē. Tad rītdien es jūs gaidu savā kabinetā ar iesniegumu atbrīvot jūs no darba. Skaidrs? Bet mana izmeklēšana ir vērtīga. Tā ir pašdarbība, nevis izmeklēšana. Rītdien manā kabinetā. Bāc, kā te viss mainījies. Jā. Mierīga dzīve nav priekš mums. Ja tu zinātu, kā man viss šis tēmas ir apnikušas, un tas nav tikai Nellijas dēļ vispār. Nu, es saprotu, es tikko atgriezies. Nedusmojies uz Kūperu. Nu, viņš tomēr pacēl šo firmu. Viņš ir riktīgi savu darbu fanāts. Tikai ar fanātismu nekur tālu netiks. Klausies, Lorenz, es īsti nezinu, kā tev to pateikt, tāpēc, lai ir kā ir. Es gribu atkāpties. Ko atkāpties? Tā, pavisam. Tu gribi izstāties? Jā. Mans tēvs Normundam iedeva 1 miljonu apgrozībai. Normunds nodibināja Sijā, sadalīja akcijas. Es gribu paņemt savu daļu un vienkārši mierīgi dzīvot. Es nezinu, varbūt atgriezīšos Amerikā. Tu nesaproti, ka tas ir nopietns temats? Jā, saprotu. Pagaid, nesteidzies. Tu tikko atgriezies. Nu, lēnām, mierīgi. Lorenz, ne jau šodien, ne jau rīt mums par to jārunā, protams. Tu nopietni gribi izstāties? Jā. Tu gribi izjaukt šito te visu? Nu, to, ko mente nevarēja izjaukt. Tu gribi izčakarēt šo te ģimeni visu? Nu, kāda ģimene tu krustā mazāk skaties? Ko tu murgo, Zīle? Kā nav ģimene? Ja mēs nebūtu arī operācija un vispārējais. Jā, to es zinu. Un es esmu pateicīgs, visu jums atlīdzināšu. Tā. Jūs pīpēji? Jā, gandrīz. Klausies, es braukšu ar to. Uz kurieni? Viesnīcā palikšu. Man vajag padomāt. Nu, protams, labi skaties, kā tā vērtāk. Jā. Paldies. Jā. Kūper. Kūpers sadzēries aizmins ar mutu vaļā. Beidz, es pati notīrīšu, to nevajag neko darīt. Viss kārtībā, man tāpat nav kur steigties. Varbūt tu gribi kūciņu un kafiju. Es gribu kūciņu un es gribu kafiju, jā. Varbūt tu vari aiziet nolikt čučēt mildiņu un es te visu savākšu un uzvērīšu ūdeni. Labi? Tu esi tik laba, paldies tev. Nu, un ko tagad darīsi tālāk? Neko. Kā neko? Jums ir skaidrs, kas viņš tāds ir? Kā viņu sauc? Kaut kāds Pāvils Krimenko.
kafiju? Es neuzvarīju. Man negribas. Es gribu... Man slikti palika. Ar sirdi? Jā, man palika slikti. Es tev ielaišu ūdeni. Nē, Ieva, nevajag. Paldies. Man zāles palika mājās, man jābrauc mājās. Tad tu rīt atbrauks, jā? Jā, es rīt atbraukšu, jā. Labi, es tev aizvedīšu mājās. Labi, Ejam. Paldies. Tu aizbrauc? Es domāju, ka tu pie mums paliksi. Nē, man viesnīca rezervēta. Nu, es tev varu aizvest. Taks izsauc, ko tūlīt būs klāt. Beidz, es vienkārši Kurien tev jābrauc? Man uz centra. Es varu braukt ar tevi? Protams. Beidz, Latīcija, es tev Nē, es aizvedīšu. braukšu ar viņu. Nu, bet ja tev paliek slikti Man viss taksī, labi. Man viss būs labi. tu par viņu parūpēsies? Jā, Redzi? protams. Viss. Jā? Nu, es vismaz pagaidīšu Nē, viņus kopā. Ieva. Ej mājās. Paldies par vakaru. Labi, tā. Paldies. Un prieks, ka jums viss kārtībā. Tu arī nokārtosies visu. Labi, nu tā. Aizmiga? Jā. Paklau. Mums vajag parunāties. Es zinu. Tu zini arī, par ko mums vajag parunāties. Zinu. Tas nevar vairs tā turpināties. Labi, es iziešu šeit. Es dabūšu Zielas numuru. Nē, nevajag. Paklausies, tev vajag piezvanīt viņam un pateikt visu taisnību. Labi, es piezvanīšu, bet ne šovakar. Es pats viņam varu piezvanīt. Labi, tikai ne šovakar. Es esmu ļoti nogurusi. Labi. Labi, Nelī. Neskumst. Ar labu nakti, Melis. Paldies, ka piekriti sastādīt man kompāniju. Tu esi patīkams cilvēks, un es dzīvoju netālu, jau teicu. Tā kā nebija grūti. Es vienkārši jāatzīst, gribu ēst, jo vakariņas pie Ievas bija tāds, nevisai. Viņa labs cilvēks, bet gatavot laikam gan, ka nemāk. Tās vakariņas mēs ar viņu gatavojam kopā. Piedod. Nekās es zinu, ka es neesmu labs pavārs. Klausies, es tev vienu jautājumu gribu uzdot. Vai tā taisnība, ka tu tiecies ar Teodoru, ar Nelijas vīru? Kā tu to zināji? Man Ieva kaut ko tādu teica.
Pagaid, nu kā tad Nelija zina, ka viņi precēsies un tu Viņi tiecies? ir izšķīrušies. It kā nē. Teodors man tā teica. Es kaut ka nē, bet, varbūt, jā, varbūt es nemaz visu nezinu. Tā varbūt. Jā, labi, es ātri izdomāšu, ko es te gribu. Varbūt nevajag tik daudz dzert. Tev kāds ko prasīja? Nedomāju, ka šis brīdis pienāks tik ātri. Nu ko? Tad saliekam visu punktu uz i, ja? Šķiramies. Tu gribi šķirties? Un tu negribi? Vēl neesmu par to domājusi. Kas tur ko domāt? Viss taču ir skaidrs. Jā, tev bija grūti. Tev vajadzēja atrast kādu plāksteri. Lūdzu, atradi plāksteri. Viss. Tu nebija mans plāksteris. Es ļoti cienu to laiku, ko tu esi ar mums kopā. Varbūt nevajag uzreiz tā. Kā? Labi. Zini, tu esi jauka meitene. Mums ir bijis daudz jauku brīžu. Bet es taču redzu. Es redzu, ka tu visu laiku domā tikai un vienīgi par viņu. Nu, nepiekritīs? Jā, es nevaru viņu aizmirst. Īpaši tagad, bet tu mēģini saprast arī mani. Es domāju, ka es to cilvēku esmu apglabājusi, un tad vienā jaukā dienā izrādās, ka viņš ir dzīvs. Bet mums ar tevi taču ir ģimene. Divi cilvēki ir kopā, lai viņi būtu laimīgi. Es nevaru darīt tevi laimīgu. Es taču redzu, ka tu visu laiku domā par viņu. Lūdzu, esiet kopā, esat laimīgi! Kurš? Kādas muļķības tu tagad runā? Kāpēc muļķības? Kāpēc muļķības? Tu esi mans vīrs. Biju. Jā, es biju tavs vīrs, saprati? Biju! Es viņam neesmu vajadzīga. Tu redzēji, viņš apvainojās par to, ka es viņu nesagaidīju. Lūdzu. Lūdzu. Ja tu mūs pamet, mēs ar Melisi paliekam nevienam nevajadzīgi. Nos rokas, saprati? Nekas. Izliks. Tu vispār atceries, ko es tev pirms kāzām teicu? Atceros. Tu teici, ka darīsi mani laimīgu. Bet es nevaru darīt tev laimīgu. Viņš vienīgais var darīt tev laimīgu, tāpēc lūdzu. Nepirms šeit gulēt. Bet tad Nelija, viņa
Viņa zina, ka tu tiecies ar viņas vīru. Nu, jā. Bet pati es neesmu ar viņu satikusies. Kaut gan tāpat es neko nemainu. Neuztraucies, es tevi vispār ne par ko nenosodu. Viss kārtībā. Nelī, mums bija laiks, ka viņa bija visa man dzīves jēga, bet tagad tas viss beidzies. Varbūt vēl izlīksiet. Nav jau par ko izlīt. Neesam sastrīdējušies. Tad, kad man sašāva ārsts teica izdzīvošanas iespēja 1 no 1000, ko tu viņai vajadzēja mironi gaidīt atpakaļ, netaču. Tu tomēr dosmojies, ka tev nesagaidīja. Nē. Es uzskatu pareizi, viņa darīja, kā apprecējās. Tad varbūt vajag izrunāties. Es tāpat pēc nedēļas braucu prom uz Ameriku, jo nav te palicis vairs neviens tūs cilvēks. Bet kā tad ar Lorenzu un pārējiem? Lorenz un pārējie nepareizi dzīvo. Es tā vairs negribu. Tur es tev piekrītu. Vispār viss šī pilsēta man jau ir visās malās, kad zaudējums. Tur draugs, tēvs. Kas ar tēvu? Tēvu arī nogalināja. Izsaku līdzjūtību. Vismaz uzzināju, kurš nogalināja? Jā, es pats uzzināju, kurš, bet neko neizdarīju. Jā. Bet, tas tur tā. Pēdējo. Zini, es nedomāju, ka mēs par šo kādreiz runāsim. Tu dusmojies uz mani? Nē. Kāpēc, lai es dusmotos uz tevi? Par to, ka esmu tik vāja. Tu neesi vāja. Vienkārši mūsu starpā nekad nav bijusi mīlestība. Tas arī viss. Atceries, tu teici, ka man var būt cita. Atceros. Man ir cita. Nu, ko? Mūsu šķiršanās ir neizbēgama. Mazais. Es tikai ļoti gribu, lai mēs to izdarām kā draugi. Labi? Es jūtu, ka tu man nemīli. Mēs taču tev nekad dzīvē nebijām runājuši par mīlestību, vai ne? Tā ir attiecības, kas balstītas uz žēlumu, agri vai vēl beidzas. Jā. Tu neprasīsi, kas viņi ir? Man neinteresē. Tas labi. Tu biji ļoti labs. Es to nekad neaizmirsīšu.